Labrīt, mīļā draudze. Prieks ir redzēt jūs visus, dažus smaidīgākus, dažus ļausmēs veidojas. Es redzu, ja kādam neveidots ir pamiksta, un pasaka, ka mums baigā viss sūtās šorīt. Nu, es neredzu. Centāmies. Jūs visi labi izskatāties, bet es arī gribu kaut ko nolasīt no Dieva vārda, no psalma. Mēs ar vīriņu vienu lasījām, un es tā aizdomājos. Tas ir no 108. psalma. Ak, Dievs, mana sirds ir droša. Es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties, mana dvēsele. Mosties arpas un cītares. Es modīšos ar ausiku. Es tevi slavēšu ar kungs tautas starpā, tautību vidū. Jo līdz pat debesīm liela ir tava žēlastība, un līdz padebešiem tava uzticība. Un es tieši aizdomājos par to pantu, kur Dāvids saka, mosties man dvēseli. Un es domāju, cik es savā dzīvē, cik mana dvēsele ir nomodā. Un tad vakardien ejot gulēt, es pilnīgi jūtu tādu, tik ļoti to Dievu pamudinājumu, ka ir kādreiz jums bijis tā, ka Dievs jūs vienkārši aicina pavadīt laiku ar sevi, jo varbūt kādu laiku tas nav sanācis. Varbūt ne tā, ka Dievs jau visu laiku ir mums apkārt, un mēs ar vīru kopā arī lūdzam, un nav tā, ka tas nav mūsu ikdienas sastāvdaļa, bet Dievs grib, ka ir tās mūsu individuālās sarunas ar viņu. Un tad es šorīt piecēlos agrāk, un es biju kopā ar Dievu, un man liekas, tas ir tik liela atslēga mūsu dzīvē, ka Dievs vienkārši atjauno mūsu to, viņš pamodina to mūsu dvēseli. Un pat ja liekas ikdienā, ka bet tas taču ir, jūs kalpoju, es esmu svēts, es esmu labs, es nožēloju grēkus, bet tas pats svarīgākais Dievam ir, ka mēs esam ar viņu divatā, ka mēs ar viņu pavadām laiku. Un pat ja mēs esam draudzē šodien, arī šodien slavējot, jūs varat atrast to laiku, vienkārši parunāties ar Dievu un būt divatā. Tā kā es gribu uz to aicināt, un ka tie slavas vārdi arī ir varbūt tā saruna ar Dievu, ka tas nav varbūt vienkārši vārdi, ko jūs izsakat, tāpēc, ka mēs visi kopā dziedam, bet lai tā ir tāda saruna ar Dievu, pateicības vārdi viņam. Tā kā es aicināšu jūs celties arī kājās, un Dievs ir pelnījis, man liekas, to labāko, ko mēs varam iedot viņam šodien. Man liekas, piecelšanās kājās un roku pacelšana reizēm ir vispār nekas pret to, ko viņš izdarīs mūsu dēļ. Yeah.
līdz tās, ka tiešām mūsu nespēkā tavs spēks varēs parādās tās. Tāpēc pamodini tās to, kas ir aizmūs šodien tās. Pamodini dvēseli tās. Tiešām paldies, ka tas tūp klāt tās, un ka tas tūp klāt ikvienam tās, kurš tev meklē, kurš tev piesauc tās. Paldies, ka tavā apsolījuma tās ir tiešām jaunā mentās, un to, ka tu apsoltās, ka tu vienmēr izpildās. Un tu esi apsolījis būt klāt, tūp klāt. Debes un zem zudīs tās, bet tavu vārdu nezudīs. Es paldies tev par to.
Tēvs, paldies, ka Tu tā mīlēji pasauli, Tēvs, ka Tu devi savu dēlu mums. Tu devi savu dēlu, Tēvs, par katru vienu, Tēvs, nevis tikai par bagāto vai kādu ietekmīgo, Tēvs, bet ka Tu tiešām atdevi savu dēlu, Tēvs, par katru vienu no mums, Tēvs. Paldies Tev par šo mīlestību. Paldies Tev par mīlestību, kur ir nebeidzama, Tēvs. Un pat ja dzīvē mēs kaut kur esam mīlušies, Tēvs, vai cilvēku, Tēvs, pieviļām, ka Tu esi Dievs, kurš nekad nepieviļ. Tu esi viens, pie kura Tēvs vienmēr nākt, un Tu nekad neatrādi un nepaliek, Tēvs. Paldies Tev par to, Tēvs. Hallelujah.
pateicīgi Dievam. Dievs mums atgādina nebaidīties, ka viņš ir Dievs. Un, es jums gribu jautāt vienu svarīgu lietu. Kas ir vajadzīgs, lai izveidotu labas attiecības? Nu, piemēram, paklausība. Jāvēl tam laiku. Laiks. Saruna. Tās ir dažādas svarīgas lietas. Es ticu, ka viena no tām lietām, kas tika pieminēta, ir laiks. Ka Dievs vēlās, un viņš arī liek mums veltīt laiku, lai būtu ar viņu un būtu viņu tuvumā. Un tajā laikā iemācītos, tas laiks bieži vien ir neziņas, šaubu, varbūt tās ir pārbaudījuma laiks, un kādreiz jau liekas, Dievs ir izspēcīgs, kāpēc nav tā, kad man kaut kāda vajadzība, es prasu, un kā saka, tā kā radīšanas stāstā, Dievs sacīja un notika, nu tā, bet ir vajadzīgs laiks. Un viens stāsts no vecās derības, Jozua grāmatā 5. un 6. nodaļā, no 5. nodaļā no 13. panta, notika, kad Jozua bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savus acis un redzi, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens, un Jozua gāja pie viņu un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet tas sacīja, nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozua metā zemē uz savu vaigu un to pielūdza un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam. Tad tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozuam, novelt savus kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozua tā arī darīja. Bet Jērika aizslēdza savus vārdus un palika noslēpt Izraēla bērniem. Ne tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca, un tas kungs sacīja Jozuam, redzi, es esmu devis Jēriku, tās ķēriņu un tās varonīgos karavīrus tavās rokās. Aplensiet pilsētu visi karavīri, apējiet tai apkārt vienu reizi dienā, un tā dariet 6 dienas. Un 7 priesteri, lai nes 7 sāža ragu taurus šķirstam pa priekšu, bet 7. dienā ejiet apkārt ap pilsētu 7 reizes. Un priesteris, lai pūš taurus. Un notika tie, un tiklīdz tie garāk pūtīs āža ragā, jūs sadzirdēsiet taurus skaņu, tad, lai visa tauta saceļ varen lielu troksni. Tad tūdaļ sagrūs pilsētas mūri paši no sevis, un tauta, lai kāpj tie pāri, tur, kur ik viens stāv. Un vēlāk ir rakstīts, kā Dievs savu vārdu piepilda. Arī mūsu dzīvē dažkārt mēs nonākam kaut kādās situācijās, kur ir tāds cietoksnis priekšā. Dievs ir paredzējis tam iet cauri vai to iekarot, bet mēs saprotam, ne tas mūsu spēkos, ne gudrībā, mēs pat nezinām, kā tam mūrim pārkāpt pāri vai to ieņemt. Bet es gribētu, ka mēs katrs ieraugām, ir Dievs, Dievs sūta savu eņģeli Jozuam, tas ir viņa virspavēlnieks. Un tas, ko šis eņģelis saka, novelc kurpes, jo šī zeme ir svēta. Un man liekas, tā svētā vieta ir bieži vien arī tas mūsu tuvums, kad mēs tuvojamies Dievam. Kad mēs apzināmies, jo vienalga, kas manā priekšā stāv, cik liels mūrs vai cietoksnis, vai cik neiespējami liekas man misija, bet tas, ko Dievs rāda, ir, viņš saka, šī vieta ir svēta. Tuvojies Dievam. Un tad Dievs iedod kādu procesu. Viņš nesaka tā, vienkārši, rīt no rīta ejiet, visi mūri būs sagrūši. Viņš iedod procesu. Un šajā procesā, es domāju, bieži vien nāk šaubas. Un bieži vien nāk jautājumi,
kungs, kāpēc 7 dienas, kāpēc katru dienu jāiet, kāpēc jāpūš, kāpēc pēdējā reizē 7 reizes. Un citreiz liekas, kungs, es tā tev esmu teicis un lūdzis, un lai notiek uzreiz. Bet šajā procesā es domāju, ka Dievs māca šo attiecību uzticēties, paļauties. Arī tad, kad tu ej cauri kādiem šaubu brīžiem, pārbaudījumu brīžiem, neziņas brīžiem, ka mūri joprojām stāv un negrūst, ka cietoksnis joprojām ir liels un spēcīgs, ka tu esi saņēmis Dieva apsolījumu, bet līdz galam tu neredzi, vai tas piepildīsies. Tad vienmēr atceries, ka Dievs ir svēts, un viņš piepilda savu vārdu. Un tad, kad mēs tuvojamies viņam, tad Dievs saka, arī šī vieta ir svēta, jo tu sastopies ar viņu. Un ja tu sastopies ar viņu, tad Mūzes reiz pavadīja 40 dienas kalnā, viņš neēd, ne dzēra, un viņš nonāk, un viņu vajag spīd, un visu tautu apbrīno. Tu esi sastopies ar Dievu. Un es ticu, ka sastopās ar Dievu, tad arī nav grūti iet tās 7 dienas, un pat 7 reizes, un piedzīvot beigās, kad viss mūžu notiek. Un es gribu iedrošināt, pat tad, ja tu ej cauri kādām posmām, tu esi saņēmis kādu Dievu vārdu vai Dieva apsolījumu, bet joprojām mūžu stāv, ej pie Dieva, atzīst viņu vārdu patiesi un stiprini sev ticībā un neļaujies šaubām. Noliktais laiks, Dievs nepalaidīs to garām. Lai nogrūst neticības mūri, lai nogrūst neticības mūri pār bērniem, pār mazbērniem, lai tu nezaudē spēku un drosmi turpināt lūgt, liecināt, lai nogrūk slimību mūri, Jēzus vārdā. Tu vari paļauties uz viņu vārdu, palikt uzticams, ja tu apzinies, ka Dievs joprojām ir svēts, ka viņš piepildīt, ir spējīgs savu vārdu vienalga, cik stipri. Un lai tu nebaidies arī tuvoties viņam. Kad mēs dziedam slavas dziesmas, tad dažkārt jau tā miesa un dvēsele saka, kāda jēga šī dziesma dzirdēt, tā man nepatīk, tā man neuzrunā. Būt tās man tīkamās vai kā. Saka, nē. Saka, es izvēlos nākt šajā svētajā vietā, tavā tuvumā, novilkt savus kurpes, varbūt novilkt to savu nepatiku, novilkt to savu aizspriedumu, novilkt to savu, varbūt to savu, kas stāv pretīm Dievam, un atzīt, kungs, tu esi svēts, un tu man esi vajadzīgs. Un lai notiek tavs labais prāts. Amen. Šī brīdī ziņojumi, mums ir brīnišķīgs sludinātājs, Mārķis šodien sludinās Dievu vārdu. Mums būs arī brīnišķīgs svētdienas skola jau, te jau iet rokas pa gaisu, skolotājs jau rāda, tūlīt mazie, labākais ir vēl priekšā, jā, neaizmiedziet. Būs arī iespējas ziedot, kam ir iespējas, kas vēlās. Mēs kalposim arī ar ziedojumu, dziesmai skanot. Un arī pēc ziedojumiem ir liecību laiks. Bet pirms liecībām mēs laidīsimies bērniņus uz svētdienas skolu. Un vēl informācija par 31. datumu. Man jāsaka? Jā. Skatās, ka es viens taisos tur iet. Nē, tu esi aicināt. Jūs nāksiet patiešām, jā? Jā. Ja nenāksiet, es neteikšu. Bet jūs nāksiet, jā? Tātad, vecgada vakars, jā? Kāds tas datums bija? 31. Jā, tātad 31. datumā. Tik vēl dievkalpojumi šeit ir bijuši, nav bijuši. Bet tas nebūs dievkalpojums, mīļi. Tas būs tāds savs pateicības vakars. Godināsim debes Tēvu un arī ar lūkšanām, ar cerību, ar ticību sagaidīsim jauno gadu. Būdam kopā, viens otru stiprinādam, uzrunādam, tā kā vārdā rakstīts psalmos, himnās un garīgās dziesmās.
Un arī kādas liecības drīkst ņemt līdzi, tāds, kas jums katram par šo gadu ir sakrājies, tas svarīgākais, ko jūs gribētu pateikt. Un arī ko jūs vēlētos jaunajā gadā savā dzīvē mainīt, vai ieraudzīt, vai saprast. Tās visas lietas ir ļoti svarīgas, un šajās 3 stundās apmēram, es domāju, ka mēs iekļausimies. Debes Tēvs svētīs. Bet tas nav tā strikti, es jums programmu nenosaucu, mīļi. Bet galvenā programma ir, mēs slavēsim Dievu, to es pakšu. Latvijas bija pateicis pakšu. Un, jā, ja kādam kaut kas ir mājās aizķēries, paķerat līdzi arī uz kārā zomu. Tā kā jau es teicu, nepieēdīsimies, bet tā. Sarunas uzturēšanai, sadraudzības uzturēšanai, jā? Esiet svētīgi. 3.1. 9. 21. vakars, jā? Tad, kad pieredās, tad iesākā. Jā, tieši tā. Laidīsim mēs uz svētdienas skolu, aicinām skolotājus priekšā un skolēnus. Brīvlaikās bērni noilgojušies pēc skolas un labi, ka vismaz baznīcā nav brīvlaiks. Tad vispār sēdēt mājās un graust pīrāks un liktos, kad kaut kas notiksies. Trīs ir, skolotājs arī ir. Vēl jau Līdās. es košu vēl viens vēl. O, 2! Viens ir, 3, 5. Man liekas, ka tur svētdienas mūsu telpiņa ir piepildīta. Nebaidās, jā.
ka ir kāds, kas aiziet pasauli, vai ne? Nu, tad, bērni, mēs lūksim Dievu. Es gribu teikt, lai jums ir jauka nodarbība, bet ne tikai ir vienkārši jauka, bet tiešām superīga nodarbība ar foršo skolotāju Jāni. Un viņš ir ne tikai skolotājs, viņš ir ugunsdzēsējs, viņš ir tētis, viņš ir... viņš ļoti mīl Jēzu. Jā? Tāpēc no viņa var daudz mācīties, uzdot labus jautājumus, pār visam, kā arī jūs varat pieaugt un iemīlēt Jēzu vairāk par visu. Tad Jēzus saka, viņš jūs vadīs, sargās, svētīs un dažādos veidos arī pamācīs, kā šo dzīvi dzīvot, lai dzīvot Dievam par godu un iemantot mūžīgo dzīvību. Šī brīdī lūksim Dievu. Jēzu, es tev pateicos par bērniem, par maziem, par lieliem, par katru vienu. Pateicos debes Tēvs par viņu prieku, par viņu zinkāri. Pateicos debes Tēvs par šiem svētkiem. Vecā gada pēdējos svētdienas dievkalpojumā, ka viņi šodien ir šeit. Tu devi viņiem spēku pamosties un arī spēku būt šodien šeit. Tēvs, es lūdzu svētīt skolotāju Jāni, svētīt to vārdu, un es lūdzu, kungs Jēzu, lai tu pats atklājies katram vienam bērnam, ka viņi šodien piedzīvoto, dzirdēto, redzēto, var pielietot savā dzīvē un būt par svētību, kungs, visur, kur viņi atkal tālāk dosies. Es lūdzu iepriecīni, es lūdzu apsargā, es lūdzu debes Tēvs, lai pār visam tu caur savu svēto gāru katru vienu pamāci. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Nu tad aiziet. Uz trešo stāvu,